Atskatoties uz 2025. gadu, kopsavilkums ir diezgan iespaidīgs. Ir novadītas daudzas radošās darbnīcas un meistarklases visā Latvijā. Tostarp 19 fermentēšanas meistarklases interesantiem, un 2 no tām bija dizaina un tehnoloģijas skolotājiem. Mēs esam apgleznojuši Lieldienu olas, nodarbību tējas skices ir piemērota gan pieaugušiem, gan bērniem. Šogad notika arī mana personāla izstāde Rundālē. Vadīju arī plenēru Osvalda Zvejselnieka piemiņai Rēzeknē. 2 ziedošās darbnīcas īpašiem bērniem un ieslodzījumu vietā. Tas ir kaut kas ļoti pozitīvs un paceļošs. Šovasar Ilģu ciema sieviešu cietumā vadīju 6 radošās nodarbības par visdažādākajām tēmām. Oktobrī iesniedzu Dabas mākslas skolas izglītības programmu licencēšanā, un tagad tā ir licencēta. Sāku pati organizēt izglītojošus pasākumus savā darbnīcā Jūrmalā. Notikušas 4 lietas koku meistarklases un brīvais pinums. Liekam kopā kalendāru. Nākošo gadu sāksim radoši ar brīvo pinumu, un lai jums un mums viss izdodās!